Even if you are not ready for the day, it cannot always be night. Sir, flex I do work. Six up like Mike. He's out of sight. Whoa, you done got me pipe. Joe man like Ike. Six out the spot. It will be night. Yeah, I'm shaking the drop. I'm still up on top. I've been at the bottom. Let's get right. The devil my eye. Let's get right. Let's get right. My God at the top. Jaunākais braucējs vienkārši, zini kā, aizvietotājs. Viss mums šodien ļoti labi. Mašīna darbojas, viss sataisīts, trasītē viss izcili. Čau! Nu, bišķiņa līst, bet tas baigi netraucē braukšanu. Es teiktu, ka galvenais ir, lai ir vai nu slapš, vai nu sauss, jo, ja ir puses slapji, saussais, tad ir visgrūtāk braukt, jo vienā vietā mašīnai var būt soķeri, otrā vietā nebūt, un, nu jā, es domāju, ka man par to vairāk nekas nav jāskried, es domāju, nu, drifteri noteikti sapratīs. Tā kā, jā, bišķi jāpierod vēl pie slapjā, es jau esmu pieredz, bet mums ir vēl viena treniņa sesija, un tad jau būs kvalis. Tā kā redzēs, kādu laikristāku būs kvalim, es ceru, ka būs vai nu viens vai otrs, un ceram uz to labāko, viss sajies. Tā tad ir otrā treniņu sekcija sākusies, gaidam rindā, ir vēl pāris stundas līdz kvalifikācijai. Šodien laiks ir ļoti lietains, nu tāds augsts, vējiens, baigi rudenīgs. Pirmajā treniņu daļā bija saulīte, pat sāka žūt, asfalts palika sauss, likās, nu forši būs beidzot kvalis pa sausu asfaltu, bet pēc sapulces sāka stipri līt. Te jau redzēsim, kas kā notiks, tagad gaidām treniņus, un te jau jāpietrenē pāris lietas, lai varam braukt kvali un darīt labāko, ko varam.
change. Spraying on the crowd, take to the green. Ain't having problems, I'm sipping the bar. Shout out to Dallas, my bitch is a star. Nigga get rich, ready to take you to war. Piss on your casket, shoot at your bra. Do you something nasty, roll you in the car. Bitch get graphic, fuck me in the car. I get you a brand new roller tomorrow. I put that brand new roll on your arm. Ain't moving slow with a straight on my arm. Tennis bracelets and they came with the front. Tennis bracelets and they came with the frost. Cuban links all the way up to your jaw. Step up the swag when I step on a bra.
Mēs varam pēc tam intervijas nepēc. Tātad tikko beidzās top 32 man. Tikai dēļ tā, kad iemetienā sanāca varbūt kaut ko izdarīt nepareizi un baigi aizslīdēju. Sagriezos gandrīz, bet skaitījās ieparkošanās un zaudēju. Bet tas nekas, pēc tam ļoti smuki braucieni bija, gan pārējais līdz bija pēc apgriešanās smuks pa kastēm un noskoja arī smuki, bet nekas ir pagaidām vēl saglabāju savu pozīciju top 10. Tad jau jāgatavojas nākamajai sezonai un jānobrauc daudz reizes labāk, lai būtu vismaz čempions. Bet tas nekas, vēl nekas nav beidzies, varbūt sezona ir beigusies, bet ir ziema vēl priekšā, kur mums būs jauns projekts ziemas mašīnai, un domāju, būs diezgan interesanti video par to, kā mēs ziemā trenējamies, kur braucam, kā braucam. Domāju, uztaisīsim kādu interesantāku video par kaut kādiem testiem, un tad jau būs video, kā gatavojamies nākamajai sezonai, ko uzlabojam mašīnai, jo plāni šai mašīnai ir, ko uz nākamo sezonu uztaisīt labāk. Un jā, būs interesanti redzēt, kas būs sanācis, bet tad būs nākamā sezona, tad jau būs vēl labāki video ar vēl vairāk GoPro skatiem no iekšas, vēl labāki kadri, un tad jau būs ideāli, būs forši tandēmi, un pieļauju, ka arī būs daudz piedestālu, un būs forši. Sekojiet līdzi mums, tad jau parādīsim, kā mēs dzīvojamies pa driftu. Nogāt,
piesākums. Bet es domāju, ka tas mums nepatraucēs. Vienkārši jāfokusēs uz savu braucienu, lai jau jāmāc. Tā kā būs labi? Jā, būs labi. Protams, ka būs labi. Labi, tagad tā lēm būs iebrauktas uz mani, saproti? Iebraukts, jā. Tu domā? Lai Daniels izlāk. Iedienas uzprasa. Paņem višķiņā, tempu, čučūt pielai maču.
Pārējos atstāja organizātori jau pēc kāda brīdiņa būs arī svinīgā apbalvošanas ceremonija. Tavi vārdi piepildījās. Tavs punkts. Tavu vārdu piepildījās. Tu teici, ka izslēgsi finālā malas. Paldies. Nākamgadēs. Bet toši ir pēc punktiem? Jā, tāds god man aiziet uz saimnieku. Jā. Visas sezonas uzvarētājs viens cits kā 15 gadu svētājs Daniels Baumanis! Man liekas, šodien viņš ir labākais starp visiem 63 prognozējiem un paskatās, cik forši izskatās uz pirmā pakāpiena. Nu, vai nav forši brauc sprīts atcensībās? Atbrauc uzvarētājiem vēlreiz! Tev aplēja, ja? Nē, man neaplēja. Jā, rītīgi. Tātad ir noslēdzies pēdējais posms biķerniekos, grand fināli. Viņš varbūt nav tik veiksmīgs, kā es biju iecerējis, bet kvalī gāja labi. Bija man 9. vieta kvalifikācijā, un jā, bija forši braucienu kvalī, bet laikapstākļi nežēloja, bija sauss, bija slapšs, bija arī tā sauktā vidējā saķere, kad ir gan slapšs, gan sauss, bet tā viss forši. Tad pienāca šī diena. Nu, diena sākās forši, gan arī jau saulītes spīdēja, bija savs asfalts. Tad pavadījām treniņus mūsu treneri Ivo Cīruli, kurš arī brauca šogad. Tad bija mūsējā kārta, kad bija jāsāk trenēties 4, bija sauss, un pēc tam sāka līt lietus uz top 32. Pirms manā brauciena stipri salie lietus, radot ļoti slidenu asfaltu, dēļ kā es ar to nerēķinājos un izslīdēju, nu, apgriezos gandrīz vai. Dēļ tā es zaudēju top 32 riekam, bet tas, kas savu pozīciju esam nosargājuši, šogad esam
8. Tātad gaidām ar nepacietību nākamo posmu, kas ir jau atklāšana, kas būs jau maijā. Tā kā būs interesanti, būs arī ziemas saturs, ko mēs veidosim, būvēsim šo mašīnu. Viņi ir izturējusi godam šajā sezonā. Tagad dažādas jaunas lietas viņai ieliksim, lai būtu vēl labāk un vēl labāk varētu uzstādīt rezultātu. Tā kā tiekamies nākamajā sezonā. Sezona būs noteikti nākamā daudz reizes foršāka. Centīsimies iegūt čempionu titulu un tad jau tieksimies tālāk un rādīsim klasi jauniešiem, kuriem nav 18 gadi. Tiekamies nākamajos video. Man cepuļi, ok? Jā, smagi. Tikko nobraucām pēdējo noslēdošo Latvijas drifta posmu. Kā jau es teicu, šis posms man bija, es teiktu, līdz šim svarīgākais, jo izšķīrās, vai man būs pirmā vieta kopvērtējumā vai otrā. Es zināju, ka man ir jāuzvar šis posms, un pateicoties manai komandai, maniem draugiem, maniem atbalstītiem, visgalvenokārt es gribu pateikt paldies manai ģimenei. Paldies Renāram, kurš ir vienkārši superīgs filmētājs. Esmu ļoti priecīgs, ka mēs sadarbojamies kopā. Tiešām ļoti forši. Un jā, bet pie šī mēs noteikti neapstājamies. Jā, tas ir forši, bet mēs ejam tālāk, nākamgad jau semipro klasē. Un jā, trenēsimies. Un es domāju, ka viss būs vienkārši superīgi. Mēs jau pa ziemu bišķi pietrenēsimies, jo mēs liksim leņas ziemassvētkiem. Un tad jau nākamā sezona varēsim sākt ar semipro klasi. Kopumā diena bija superīga. Fināli bija visinteresantākie, jo tieši mums sanāca, ka mēs finālā cīnāmies par pirmo vietu, pirmo otro veidu gan sacensībās, gan arī sezonā ar Eliju Kuļievu. Un jā, superīga diena. Tā kā turās.